Mēs stāstām par to, kas svarīgs šodien un katru dienu. Santa.lv. Klausies raidījumu Sieviete pārmaiņu laikmetā, izaicinājumi un iespējas. Labdien! Es esmu žurnālieva žurnāliste, mani sauc Aiva Kanepona, un mana saruna biedra ir kliniskā psiholoģe, zinātņu doktora psiholoģijā, schēmoterapijas speciāliste Marija Ābeltiņa. Un mūsu šodienas saruna ir par sievietes pašapziņu, par sabiedrības spiedienu, to varētu nosaukt par kauns būt vienai. Par sievietēm, kuras ir šķīrušās vai vienkārši nav attiecībās, bet sabiedrībā par to jūtas neērti, jo viņām šķiet, ka tāpēc ir nepilnvērtīgas. Un mans pirmais jautājums tev, Marija, būs mazliet balstīts uz pieredzes stāstiem. Man ir paziņa, kur pirms 3 gadiem stāpīgi izšķīrās no vīra, un viņa joprojām neiet uz teātri, nebrauc uz draugu ballītēm un, godīgi sakot, izvairās pat no ģimenes pasākumiem. Un tā atruna ir: negribu braukt viena. Man liekas, ka visi skatās uz mani un žēl, ak, tu nabadzīta, viena pati. Kāpēc īsti var rasties tādas izjūtas? Iemesli, protams, var būt dažādi, bet es pieņemu, ka tur var būt pie vainas arī tā saucamā stigma, ja, kas ir arī tāda lieta, ko mēs varbūt esam pieraduši šo vārdu dzirdēt varbūt citos kaut kādos kontekstos, bet, ja mēs skatāmies, stigma ir tāds noteiktā kultūra vidē, tādas pārliecības par to, kuras īpašības nav baigi tādas simpātiskas. Un pārliecība, ka tie cilvēki, kuriem ir šie raksturojumi, šīs īpašības vai kaut kādi tādi raksturotāji, ka tas uzreiz kaut kādā ziņā padara viņus tādus nepārāk jaukus, vai ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Ja? Un šajā gadījumā arī vientulība var būt viena no tādām lietām, ko mēs kaut kādā ziņā stigmatizējam un skatāmies uz cilvēkiem kaut kā tiešām ar to žēlošanas momentu vai ar kaut kādu tādu piesardzību, ja? Arī tas var būt. Un, protams, kā jau psiholoģijā, tur viss ir tā niansēti un sarežģīti. Tā stigma arī var būt arī tas, kā es sevi pats stigmatizēju, kā es pati uz sevi skatos un kā es domāju, kā citi uz mani skatās. Tas nebūtu nenozīmē, ka konkrētajā sabiedrībā vai, piemēram, tajās mazajās grupiņās, kur šī dāma neiet, ka tur tiešām cilvēki skatās ar tādu izteiktu nepatiku un saka, fuj, vai tiešām metās tur raudādami, žēlot viņu un teikt, vai cik tev grūta dzīve, kā tu tagad nabadzīta vien pati. Bet iespējams, ka mēs esam kaut kur to iemācījušies, domāt, ka, hei, citi mani nosodīs, vai citiem nepatiks, vai citi mani žēlos, vai uzskatīs mani par kaut kādu nepilnvērtīgu. Ja es šajā gadījumā esmu viena pati vai vientuļa, ja, vai neierodos uz pasākumu ar kādu otru pusīti. Es lasīju, ka šī vientulības stigma parasti ir vairāk raksturīga tieši sievietēm. Ar ko tas būtu izskaidrojums? Jā, es parasti, kad ir kaut kāda intervija, cenšos arī sagatavoties un paskatīties jaunākās ziņas arī no tādas zinātnes viedokļa, jo man liekas, ka viens ir tā pieredze, un arī tad, kad tu man atsūti jautājumu, man liekas, jā, tas varētu tā būt, es tā pilnīgi jūtu, un arī man klientes nāk, un arī supervīzijā šitas izskan, jā, šitas varētu būt. Un es domāju, paga. Dažkārt, mēs redzam tikai realitātes mazu daļiņu, es domāju, es pastīšos, kas ir tādas viena no svaigākajiem pētījumiem, varbūt ne šī gada, publicētie, bet tuvākajos tajos, kas ir tagad ir 3 gadi kaut kādi. Un ko es atradu? Es atradu ļoti vienu interesantu pētījumu, kur man ieinteresēja, ka tur bija ļoti milzīgs šis respondentu skaits, cilvēki, kuri tika pētīti. Ja es tagad nekļūdos ap 40,000, tas ir ļoti daudz. Un arī tas, ka, lasot viņu, tas, ko es redzēju, ka tur ir tiek ņemti vērā arī tādi vispārējie pārskati par tām tendencēm. Un tu zini, ka viņi paši bija pārsteigti, visi bija pārsteigti par to, ka
ja tā precīzi pēta un skatās, tad nav tā, ka sievietes vai vīrieši, kāds no dzimumiem ir vairāk tā kā pakļauts tai stigmatizēšanai. Tur ir diezgan līdzīgas tās tendences. Un tas varētu likties, kā tā? No vienas puses mēs tā kā gaidām, ka sievietes, un tas ir varbūt tādi vēl vēsturiski izveidojušies priekšstati, ka sieviete, pāvarda, turētāja, un viņa vispār tādu uz komunikāciju vērsta, tā kā tā? Kur tad ir? Ja? Kur tad ir tie visi sociālās prasmes, un viss kaut kas tāds, ko mēs sagaidām. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses mēs taču zinām, ka par vīriešiem vēl aizvien ir tas vecais gan stereotips, gan arī tāda stigma, ka viņiem jābūt stipriem, un ja viņi ir vāji, tad tas ir ļoti nejauki. Un vientulība, tas nav tikai fakts, ka es esmu viena pati vai viens pats. Tas ir tas stress, tā nepatika, tas diskomforts dēļ tā, ka es esmu viena vai viens pats. Un tagad sanāk tā, ka sievietes bieži vien viņiem ir tā stigma, vai viņi arī tā kā domā, ka citiem ir tā stigma, jo viņiem nav tas fakts, nav tā otra puse. Ja? Bet vīrieši bieži vien tā kā jūtās, ka viņi ir tādi kaut kādi ne tā kā vajag, neierakstā sabiedrībā, jo viņiem ir tās nepatīkamās emocijas. Ja? Un emocionalitāte un vīrietis tā stereotipiski neiet kopā. Tāpēc tas, ko pētījumi rāda, ka abi dzimumi no tā cieši, un arī, ja mēs skatāmies, tur arī interesanti, ka nemaz nav tā, ka jaunieši no tā necieš. Tieši no stigmas vairāk jaunieši cieši. Ja, jo kaut kā mums ir arī pieņemta sabiedrība, tu esi jauns, tev jābūt draugiem un jau jāveido ģimene, vismaz uz kodiem randiņiem jāiet, ja, un ar visiem tā jātīklojās visādos veidos. Un tieši jaunieši arī par to ļoti daudz pārdzīvo, jo kaut kā par to vecāka gada gājuma cilvēkiem mēs jau kaut kā esam sapratuši, ka tas būtu jocīgi pārmest vecāka gada gājuma cilvēkam, piemēram, ja viņš ir atraitnis vai atraitne, kāpēc tu esi vientuļš? Jā, mums kaut kā tā neērti, un arī paši cilvēki saprot, ka tur ir kaut kādi objektīvi apstākļi. Bet ar jauniešiem ir tā, ka viņi arī paši no sevis sagaida, ka viņiem būs, un arī ļoti tā kauna izjūta, ka hei, man nav. Mēs esam ļoti dažādas. Mēs kā sieviešu žurnāls šajā reizē vairāk runājam tieši par sievietēm. Un kādai varbūt ne silts, ne augsts par to, ka viņa ir viena, bet cita to tiešām ļoti pārdzīvo. Kā tas īsti ir? Kur ir tās saknes, no kurienes īsti var nākt šis kauns un nērtības izjūta? No skolas laika traumām, no kaut kādas attieksmes ģimenē, varbūt no rakstura īpatnībām. Protams, ka man kā psihologam ir tendence skatīties to tādā kopskatā mūsu dzīvi un, protams, ka pievērst uzmanību arī tam, no kurienes mēs nākam un kā mēs esam veidojušies. Un, protams, ka, ja mēs paskatāmies uz to, kas tad ir tajā kauna pamatā, bieži vien tās ir idejas par citiem cilvēkiem, bet viņas nerodās uz tukšas vietas, ja? Un kā tu pareizi saki, tur var būt apakšā arī tādas ļoti nejaukas pieredzes, kuras ir noformējušas tādus stabilus uzskatus par sevi, par citiem cilvēkiem, par dzīvi un pasauli kopumā. Un, protams, ka šīs nejaukās pieredzes, jo agrīnāk viņas notiek, jo stabilāk viņas, tā kā es gribētu teikt, nofiksējas. Un jo biežāk viņas notiek, arī jo stabilāk viņas nofiksējas. Un tāpēc, ja mums tā kā nepaveicās un neviens neiejaucās, piemēram, mobbinga situācijās, pat bērndārzā un skolā, tad, protams, ka tas, un ja mēs tikam apsmieti dēļ kaut kā, kas ir saistīts ar to, ka mums nav draugu, jā, piemēram, draudziņu, ka mēs viņa viena pati, tāda viņa nav ko ar viņu draudzēties, viņa tik un tā ir viena. Ja šis bija tā centrālā lieta, ļoti iespējams, ka mēs tā kā saprotam, ka par šo ir jākaunās, šis ir kaut kas tāds, par ko tev var izsmiet, par ko tev var darīt pāri. Un arī tādas tā kā bailes, jāsaka ar to. Bet šis var arī izveidoties tādā smalkākā veidā, nav obligāti jābūt tiešām tādām ļoti spilgtām traumatiskām pieredzēm, jo pie manis arī dažreiz cilvēki nāk un saka, tu zini, man nebija tā, ka bija kaut kāda briesmīga notikuma skolā vai ģimenē, ja? Bet, ja mēs šķitinam, mēs skatāmies, ka, piemēram, kā mēs kā vecāki bērnu klātbūtnē apspriežam citus cilvēkus. Jo dažkārt ir tā, ka mēs esam bijuši kādā radusajietā, jā, vai balītē, un bija daudz un dažādi cilvēki, un mēs ar visiem esam smaidīgi, pieklājīgi, čalojam, un tad mēs iesēžamies mašīnā vai vienkārši savās mājās virtuvē paliekam vieni. Un ko mēs sākam darīt? Bieži vien
Mēs taču apspriežam pilnīgi savādāk, vai ne? Nu, būsim godīgi. Ak, Dievs, tu redzēji, kā varēja uzvilkt šitādu kleitu? Nē, nu tiešām, nu kā? Viņas vecumā, bet tā pričena. Ak, un tad mēs arī, nu tā kā sākam runāt arī par tām lietām, kas ir saistītas, piemēram, ar to emocionālo pusi vai ar to, kas ar kuru ir bijis. Tu redzēji, nu kas tā pa izvēle, kas tas pa veci vai pa veceni, ja? Ko viņi tur ir atvilkusi, vai, nu paskaties, nabadzīte vēl aizvien viena pati, ja? Un mēs tā kā, vai, nu jā, var redzēt, ka viņa jau sen ir viena pati, ja, par to vecmeitu, ja, no sērijas, nu jā, cilvēks jau vispār nesako līdzi, ko viņš runā, un mēs tā kā ļoti negatīvi varam izteikties. Un bērni, kā mēs zinām, šajos mirkļos viņi tā kā it kā spēlējās, ja, it kā ir aizņemti, bet viņi reāli visu klausās. Un es arī atceros pati no savas bērnības, nu tās taču bija visinteresantākās sarunas, jo viņas ir kaut kādas īpašas, ja, īpaši nedaudz pieklusināts tonis, tu saproti, wow, tas ir tā kā ieboldēts, šitas ir ļoti svarīgi. Un tas var būt, un arī tas, kā nu, paši mums tuvie cilvēki reaģē uz savu vienatni, vai viņi jūtās vientuļi, vai viņi par to sūdzās, vai viņi kaunējās, jo bieži vien ar bērniem cilvēki dalās kaut kādos savos pārdzīvumus. Un arī tas var būt kaut kāds signāls, ka hei, šis kaut kas nav kārtībā, ja? Tur ir daudz tie iemesli, bet šie, man liekas, ir kaut kas tāds par to, kā mēs, nu tā kā, ko mēs redzam kā citi, pret to izturās, ko mēs piedzīvojam, un arī, protams, ka nu, kaut kādas gaidas, jā, kā man saka, nu jā, tikai galvenais, tu, kad izaugs, tev ir jāatrod bagāts vīrs, jā. Es vien zinu, ka šādi ziņojumi tiek nodoti mazajām dāmām, jā, par to, ka tev ir izdevīgi jāprecās, tad tava dzīve ir izdevusies. Un pēc būtības tas ir vienādojuma zīme, ka tu esi izdevusies. Ja? Un ja tev pēkšņi neskrien virsū bagāti prinči, un tu tā kā nevari sēdēt un izvēlēties, kur tu no viņiem ņemsi, tad sāk piezakties tā sajūta, hei, ar mani kaut kas nav kārtībā. Es tieši grasījos tev nākamo jautājumu uzdot par to, kāda īsti sabiedrība šobrīd ir pret vientuļām sievietēm. Tu lielā mērā sāki atbildēt, vai ir vēl kaut kas, ko mums tur tam visam vajadzētu piebilst? Jo no vienas puses šķiet, mums nav nekāda patriarchālā sabiedrība, kur sievietē būtu jāuzmanās iziet kaut kur bez pavadoņa. Mums ir normāli mūsdienīga sabiedrība, nepārtraukti sievietes vienas pašas vada auto, vadā bērnus uz pulciņiem, iet uz pasākumiem. Nu, redz, mums nav ekstrēma patriarchāla sabiedrība, bet tāda patriarchālās sabiedrības dvaša viņa jau ir, jo tas nav tikai par to, ka es viena braucu automašīnā, arī, nezinu, Abu Dabī, laikam, braucu viens pašs automašīnā, vismaz tas, ko es redzēju kaut kādos video ziņās. Tā lieta ir arī par to, kas tiek, kam tiek piešķirta vērtība, ja? Un, piemēram, tā kā pie mums arī vēl aizvien ir tādas atliekas, ka, nezinu, pat vienu to pašu darbu vīrietis var saņemt vairāk nekā sieviete, vienkārši tāpēc, ka viņam tāds dzimums, ja? Vai arī, tā kā tas, ka, ja vīrietis ir viens pats, tas nekas, normāli tāds pats par sevi pastāvīgs, vēl nav laiks ģimenei, nav ko steigties, ja? Dāmām bieži vien ir ātrāk jaunkundzēm, ka, hei, pasteidzies, un arī tas, ka tā kā ir vēl aizvien cilvēki, kas domā, ka tas kaut kādā veidā to vērtību piešķir. Un, protams, ka tas mainās, mums, paldies Dievam, ir demokrātiska valsts, un mēs par to runājam, un sievietes, un arī vīrieši, un dažādas paudzes par to, tā kā sāk aizdomāties, vai mums vajag tādas prasības izvirzīt. Tieši kāpēc, ja? Un tas, ko es ceru, ka mēs ar laiku, aizvien vairāk sapratīsim, ka cilvēka vērtība nav tajā, ar ko viņš draudzējās, vai sēž pie viena sola, vai ar ko ir apprecējies, vai viņš vispār ir apprecējies, ja, kad cilvēks ir vērtība pats par sevi. Un, man liekas, tas ir tas, kas ir pamatā jebkurai tādai normālai psihoterapijas pieejai vai psiholoģiskajām zināšanām, tas humanisms, ja, ka tas cilvēks ir svarīgs pats par sevi, vienalga, vai viņam ir izdevies šajā konkrētajā mirklī izveidot attiecības, vai viņam ir grūtības, vai varbūt viņš negrib, taču varbūt arī tā, ka negrib, ja.
Jo nereti, kas ir arī interesanti, ka mēs nereti aizmirstam, ka vientulībai var būt arī ļoti objektīvi iemesli. Nevis tas, ka cilvēks neprot veidot attiecības, un arī pētījumi rāda, ka tā nav. Cilvēki, kas ir vientuļi, bieži vien prot veidot attiecības. Tas nav par prasmēm. Tas nereti ir par to, ka vienkārši objektīvu apstākļu dēļ mainās sociālā vide. Piemēram, pārbrauc pilnīgi citā, ne tikai pilsētā, valstī, cits kontinents, kļūst par māju vietu, un tas nav nemaz tik ļoti pašsaprotami, aizies visiem, veido visādus kontaktus, attiecības, tā nav, un arī jaunieši bieži vien brauc kaut kur tālumā, veido savas dzīves, un jaunas sievietes, tas ir kaut kas sarežģīts, vai kaut kādas lietas, kas saistīts ar veselību, Dažreiz pat ir gadās tā, ka tu pārbrauc vienkārši uz citu rajonu dzīvot, un tā dzīve ir tik intensīva, ka ja tu nedzīvo turpat, vai arī, piemēram, attālinātais darbs, tu vairs nesatiec cilvēkus tik ļoti bieži, un kā bija pāris gadi, kur tās saites ļoti daudzas izira, un tas nebija, cilvēku vaina nekāda. Tad es tev gribu jautāt tālāk šī te kauna un nērtības izjūta. Labi, viena lieta, ka šī sieviete neiet uz, ģimenes pasākumiem, teātri vai vēl kaut kur. Bet vai tam visam var būt kādas dziļākas sekas, vai tas varētu nozīmēt, veidot attiecības ar nepareizajiem vīriešiem vai varbūt nešķirties gadījumā, pat ja attiecības ir toksiskas, vienkārši lai būtu šis plāksters, vienkārši lai būtu šī etiķete, es neesmu viena. Jā, un te man liekas, tas, ko es domāju, kā es varētu atbildēt, lai izskaidrotu to psiholoģisko uzbūvi, es gribētu pieskarties tādai, ir tāds terapijas veids kā schēmaterapija, kas varbūt pie mums nav tik ļoti pazīstams, bet kas, attīstītās valstīs jau 30 gadus tas ir pazīstams, un viņš ir tāds integratīvs un ļoti jaudīgs veids, kā mums saprast pašiem sevi, un kā varbūt arī pārbūvēt, piemēram, sevi, no pamatiem, lai dziedinātu kaut kādu pašvērtības sajūtu un citas lietas. Un tur viena no tādām pamatdomām ir, ka viens ir, kā mēs jūtamies. Piemēram, vientuļi, mums ir bēdīgi, mums ir nepatīk, mēs jūtamies ievainojami. Un otrs, kā mēs reaģējam uz to, ka mēs tā jūtamies. Un tur bieži vien mums pieslēdzās, tur ir divi varianti. Vai mēs reaģējam ar tādu kritiku, nepieņemšanu, un patiesībā to, ko darīja varbūt citi cilvēki agrāk, ko mēs novērojam, mēs to esam iemācījušies, norījušas, un mēs to darām attiecībā uz sevi. Patiesībā neviens mani nekauno. Bet mana iekšējā balss, man ir, ja mēs pavērosim sevi, mēs jau visu laiku paši ar sevi sarunājamies kaut kādā veidā, dažreiz pat strīdamies, Bet, un tas ir pilnībā normāli, bet jautājums ir, vai tas ir tāds veselīgs veids, kā ar sevi sarunāties. Ja es sajūtos, tad vientuļi, un tālāk mans tāds dialogs, Vat vajadzēja ātrāk dibināt, vai vajadzēja toreiz ar Juri saieties, paskaties, normāls cilvēks, Un tā nav nekāda vecā mamma, kas mums to saka, to saka mēs paši sev. Un šis ir tāda paradoxāla lieta, ka mēs nevis sev palīdzam, bet kaut kādā ziņā sevi vēl vairāk spārdam. Es jūtos vientuļi, man ir bēdīgi, un es sev spiedienu uztaisu. No vienas puses mums ir šī ievainojamība, šī iekšējā sāpe, uz ko mēs reaģējam ar kaut kādā ziņā tādu pašagresiju, un viņi tur var izpausties dažādi maigāk, tā kā mēs varam vienkārši sarkastiski paši pa sevi tā kā iesmiet, vai arī ļoti, ļoti drastiski, un tālāk mēs sākam aizsargāties pašas no sevis. Un tad mums ir vairāki varianti, ka mēs cenšamies pašas nepiedzīvot savu kritiku. Mums liekas, ka mēs izvairamies no citu cilvēku kritikas, bet mēs reāli negribam sajust to spiedienu, ko mēs pašas iekšēji radam nereti. Un, protams, mums var arī nepaveikties, ka mums arī objektīvi kāds vēl pilina un saka, tev ir 25 gadi, tu jau esi vecmeiti vai kaut kas. Ja vēl sakrīt tā ārēja un iekšējā pasaule, protams, ka tad pavisam ir traki. Bet kas notiek? Viens variants, ka mēs sākam izvairīties vispār no attiecībām, jo mēs ļoti baidamies kļūdīties un mēs ļoti visu gribam uzreiz pareizi. Otrs variants, ka mēs tiešām paliekam formāli attiecībās, vienkārši lai pierādītu iedomātiem citiem nereti,
bet visvairāk sev, kā ar mani viss kārtībā, man ir tas ķeksīts. Tā kā vīrieši dažreiz saka, es iestādīju koku, man ir dēls, ir māja, kur ir laime? Marija, kur ir laime? Ja? Tieši tāpat iesaka, jā, man ir vīrs, man ir bērni, kur ir laime? Ja? Laime bieži vien ir stāsts par to, vai es esmu saiknē ar savām emocijām un es varu reaģēt uz sevi bez agresijas, bez šīs tādas paškritikas, kas mani iznīcina. Ja? Un tas, man liekas, arī tas stāsts, ka es mēģinu visiem pierādīt, un pat ja man kāds jau saka, ka hei, varbūt šīs attiecības ir, tā kā moderni tagad saka, toksiskas, ja? Varbūt tev kaut kā, tā kā jāsāk rūpēties par sevi, mums tas ir, kaut kas neiedomājams. Tā būšana uz mirkli vienai liekas lielāka problēma nekā vardarbīgas attiecības, kas patiešām ir liela problēma. Tad es domāju par to, ka tātad viens no argumentiem šīm sievietēm, kuras varbūt jūtas neērti, ir citi noteikti domās, ka es neesmu uzmanības vērta un tāpēc esmu viena. Vai mēs varam pamodelēt situāciju un iejusties tajā otrā pusē? Kas ir tas, ko patiesībā tie citi domā? Es domāju, ka citi, kā vienmēr, domā ļoti dažādi. Ja? Un vēl trakāk, es teikšu, lielākā daļa vispār nedomā par citiem. Jo domā par sevi un satraucās par to, kā es izskatos, ko par mani padomās, un tā domā gandrīz visi. Ja? Protams, ka es nenoliedzu, ka ir toksiski cilvēki, ja, kas tiešām domā nejaukas lietas un arī saka tās nejaukas lietas. Ja? Nekur tie bulī, kā mēs redzam, no skolas soli jau viņi neizšķīst kaut kur nekurienē. Ja? Viņi ir darba vietās, kaut kādās, varbūt pat tādās, nezinu, uz politiskām arēnām, tur izpaužās politiskajās arēnās. Jā, bet liela daļa tomēr cilvēku nedomā tās sliktās lietas. Pirmkārt, ir liela daļa, kas varētu mums empatizēt un teikt, ka, hei, bet tā var būt. Tas nav nekas apkaunošs, tas ir ok, man arī kaut kāds dzīvē bijis posms, ja es tev varu saprast, tā kā pat būt ļoti jauki, un, kā es teicu, vēl lielāka daļa būs nodarbināta ar savām bailēm, bažām, problēmām un nepamanīs vispār, kas tur mums ir. Ja? Vai arī, ja mēs tā kā par to nerunāsim, tā kā būs citas lietas, par ko domāt un tā tālāk. Protams, būs daļa cilvēku, kas par mums pārdzīvos un tā kā grib vēlot mums to labāko pārdzīvos, ja? Vai varbūt vistuvākie rādi, ja? Tā kā, ka mēs novēlam tev visu to labāko, un tāpēc mēs tā kā pārprasam tev, vai tev ir kādas attiecības, vai tev nav kaut kādas attiecības, bet es tiešām gribētu ticēt, ka nav tā, ka visi cilvēki metās apkaunot, ja? Ka tomēr mēs nedzīvojam šobrīd tādos laikos, kad ir kaut kādi ļoti tādi, nezinu, rigīdi, tādi standarti, ka ja ne pa labi, ne pa kreisi. Tieši tāpat kā, man liekas, ir tik brīnišķīgi, ka dāmas tagad var jebkurā vecumā vilkt kedes kopā ar kleitām vai zemo papēžu kurpes, ka tev nevajag visu laiku iespīlēties kaut kādās šausmonīgās, nezinu, tur jā, protams, viņas varbūt ir ļoti glītas tā kā bildēs, ja, bet es esmu staigājis ar tiem visiem nenormāliem papēžiem, nav tas superērti. Protams, ka tu vari ieslēgt tādu nejūtību uz to un visu kaut kā pierast, bet ir tik ļoti jauki, ka tu vari gan vilkt tās augstpapēdiņas, gan uzvilkt tās kedes un justies ērti, ja, un man liekas, tas arī ir arī par citām lietām mūsu dzīvē, ka mēs drīkstam, mēs varam, un tas ir tomēr palicis vairāk jautājums par mūsu tādu iekšējo dialogu nekā ārējo. Protams, es varu iedomāties, ka atkal tādo pusauģu vidū, kur meitenes var būt ļoti tādas, nejaukas viena pret otru, ja atkal ir tas mobbinga pazīmes, tad, protams, tur mēs varam saņemt ļoti daudz negāciju par visu kaut ko, kā es jau teicu, par pilnīgi patiesībā vienalga, ja mūs izvēlās kā tādu, ko vajā, tad jau atradīs pie kā piekasīties. Un tad es domāju, ka tas kaut kādā ziņā tas ir tāds apburtais loks. Tātad no vienas puses sieviete slikti jūtas viena, bet viņai tā kā kauns atklāt to, ka viņa ir viena, un līdz ar to daudz grūtāk kaut ko mainīt, lai nebūtu viena. Tad vai no tā vispār ir iespējams kaut kā izkāpt? Jā, bet
ļoti pareizi tu pateici, tas tiešām ir tāds aburtais loks, ka no vienas puses no sākuma tā drāma visa ir manā galvā un manās emocijās, ja, ka es jūtos vientuļa, es pats sev par to nosodu, es sev iestāstu, ka tie citi par mani tā domā, bet pats jau es tā domāju par sevi, ja, ka es esmu tur kaut kāda neveiksminiece, vai mani atkal atraidīs, vai es nepatikšu, un ja cilvēki uzzinās, ka esmu vientuļa, domās, ka es esmu kaut kāda nepieredzējusi muļķa, vai vēl nezinu, kas kaut kāda tiešām nepatīkama. Un tas, kas notiek, ja es sāku to kaut kā slēpt, ja, lai to Dievs neviens neuzzinātu, ja, izvairīties, doties kaut kur, man ir mazāk iespēja iepazīties, vai vēl jau vairāk ir cilvēki, kas maskējās, viņi dodās, bet, piemēram, viņi sen jau ir izšķīrušies, bet tik un tā, tas gredzens ir uz tās rokas. Laulība gredzens. Jā, man ir tāda draudzene. Vai ne? Un tas ir tādas mazie signāli, ko mēs tā kā lasam viens no otra, un kāds cilvēks, kas varbūt gribētu iepazīties, viņš tāds, šī dāma ir precēta, es virzos tālāk, ja? Un kaut kāda, es nesaku, ka visas iespējas tā kā pazūd, bet viņas samazinās, viņas stipri samazinās, un ir arī bijuši tādi traģikomiski gadījumi, kad cilvēki tā kā viens otram patīk entos gadus, ja? Un tikai pēc kaut kāda laika, tā kā netīšām uzzina, ka viņi ir abi brīvi. Jo abi visu laiku radīja tādu miglainu priekšstatu par to, ka kaut kur kaut kas ir. Ja? Un tad viņi paši arī ir teikuši, ka kāpēc mēs tik daudz gadus, tā kā ap 10 gadiem, laikam tur bija tas stāsts, tik daudz gadus pazaudējām. Ja? Jo tā simpātija bija, bet ļoti bija bail, ka tas otrs domās un padomās, un tā kā mēs tur uzbūvējam miljonus tās teorijas. Vai ir izēja tas, ko tu prastas, tā otra jautājuma daļa? Jā, viņa ir. Un, protams, ka tas, ko, piemēram, tās schēmoterapijas ietveros, ko mēs mācāmies darīt, mēs mācāmies atpazīt to savu iekšējo dinamiku, tā varētu teikt, vai to, kas tad man tur pa sarunām ir, un kas tad ir tā iekšējā priekšniece. Kas tad to sapulcītu tur vada, kas man galvā notiek? Vai tā ir tā agresīvā kritika un tas perfekcionistiskais uzstādījums, ka tev ir jāatbilst tur nezinu kam, lai tev iepatiktos, visādas muļķības tādas. Un tad, protams, ka visa mana dzīve ir pakārtota manas pašas galvas izdomājumiem, un es tur noņemos, nezinu, slapja, sasvīdusi, bet es nekur nevirzos, ja? Vai arī mēs mācāmies tomēr pret sevi izturēties sakarīgā veidā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē ne tikai attīstīt tādu racionālu pieeju, jo dažreiz mēs tā kā jaucam, ka ja mēs esam pieauguši, tad mums vajag tā racionāli apsēsties, tā pluks mīnusē, izdomāt. Bieži vien tas nestrādā. Mums ir jāiemācās pret sevi izturēties godīgi un jauki vienlaicīgi. Un tas dažkārt ļoti daudzām sievietēm, protams, kā arī vīriešiem, bet šoreiz mēs vairāk uz sievietēm koncentrējamies, ir ļoti sarežģīti. Un šajā gadījumā patiešām ir arī pētījumi, kur sievietēm vairāk ir raksturīgs perfekcionisms un tādas sevis mocīšanas visādas lietas. Un tā kā iemācīties to jauko cilvēcīgo attieksmi pret sevi, es nesaku sevis žēlošanu, es saku tādu līdzjūtību, kur ir tas godīguma elements. Ka es esmu godīga pret sevi, es redzu savas vājās puses, savas stiprās puses, es spēju saprast, ka neizvirzīt pret sevi kaut kādas citas prasības nekā pret citiem cilvēkiem. Jo kādreiz ir dāma ir viena pati, pret sevi ļoti slikti izturās, ja draudzene ir viena pati, tas jau ir ok, tur nav nekāda problēma, ja? Tā kā tādi dubult standarti. Tā kā iemācīties tos dubult standartus neizvirzīt un tiešām arī ar sevi runāt tā, lai kliedētu to vientulību, jo ko rāda arī pētījumi, ka ja man ir tā līdzjūtība pret sevi, vai angliski self-compassion, tad es spēju tā kā to vientulību kliedēt, justies pārliecinātāk, drošāk komunicēt ar cilvēkiem, un tas ļoti uzlabo manas iespējas. Tas, protams, negarantē, bet ļoti uzlabo iespējas arī veidot attiecības. Un kas ir svarīgi, es lasīju vienreiz vienu pētījumu, kas tik kaut kādā ziņā romantiski, ka ja tu esi pati sev laba draudzene, tu tā īsti nekad nevar būt vientuļa. Ja? Tu vari būt viena, un varbūt tu vari justies kādreiz bēdīgi vai noskumusi, bet tas neilgs tajā garajā vientulības sāpē.
Ja? Jo vientulība ir tā kā sāpe, uz kuru neviens neatsaucās. Un pirmajam cilvēkam, kas atsaucās pats uz savu sāpi, būtu jābūt mums pašām, ka mēs tā kā spējam atrast mierinājuma vārdus, iedvesmas vārdus. Ja? Pirms ejot uz randiņu, nevis stāstīt par to, ka, kā viena paziņa teica, es pienāku pie spoguļa, paskatos, skaidrs, ka gravitācija dara savu. Šis nav iedvesmojoši, pirms tu dodies uz randiņu. Ja? Tas rada papildus stresu, papildus neveiklību, un varbūt tu domā, ko es tur smaidīšu tam vīrietim? Tā gravitācija jau dara savu. Ja? Un es beigās palieku tur sēdēt kā tāda kūka, ja? Jo vienkārši es pati sevi tā kā nobluķēju. Un šī te iemācīšanās izturēties ar tādu līdzjūtību pret sevi, tā ir prasme. To var, un es pat teiktu, ļoti ieteicams iemācīties. Vai ir kaut kādas prakses, kādi vingrinājumi, kā sev kaut nedaudz palīdzēt izkāpt no šīs sajūtas, no šīs kauna un nērtības sajūtas? Jā, protams, ir praksa un ir vingrinājumi, un, protams, tas, ko es jau pieminēju, šī līdzjūtība pret sevi, tas ir vesels tāds prakšu un vingrinājumu kopa, ja? Bet viss sākas, protams, ka ar tādu apstāšanos un apzināšanos, ka, man ir jāmaina tā attieksme pret sevi, jo, protams, var mēģināt pārtaisīt visu pasauli, bet tas parasti paņem ļoti daudz laika, un tur ļoti tāda, tas veiksmes faktors ir ļoti zems, ja? Bet, ja mēs mēģinam tā kā pret sevi sākt izturēties labāk, tas tiešām var izdoties stipri labāk, un tam var būt tādas jauki, teiksim tā, dažādas sekas, ko mēs varam izbaudīt. Ja? Tā skaitā varbūt arī mums tās attiecības kaut kāds foršas izveidojās. Un es domāju, kas ir tādas klasiskās lietas, tā kā vispirms jau man liekas, ka dara visas tās prakses, kas ir tāda savas domāšanas, līdzsvarošana, kad mēs paskatāmies, un tas varbūt nāk vēl arī no tādas kognitīvi-behaviorālās terapijas, ja kāds ir dzirdējis, un es zinu, ka jaunās sievietes ir diezgan daudz par to dzirdējušas un lasījušas un googlējušas, ja? Tad tā ideja ir tāda, ka tad, kad mēs domājam visu laiku ar tādu sajūtu, ka mūsu domas ir kolosālas, viņas atspoguļo patiesību, bet realitātē domas nav fakti. Un dažreiz mums tiešām vajag paņemt to lapu un uzrakstīt. Visi domā, ka es esmu lose, ka es esmu viena. Šitāda man ir ideja galvā. Un ja es viņu uzrakstu, es jau tā kā no viņu attālinos un varu tā kā paskatīties objektīvi. Un tad es tiešām varu uztaisīt tādus divas stabiņus. Labi, kas ir tie fakti, kas man saka, ka tiešām visi tā domā? Mana vecā mamma tā arī teica, Marija, tu esi lose. Man vecā tā nav teikusi, bet iedomāsimies, ja? Es to pieradu, tas tiešām ir fakts. Man liekas, nav fakts. Tikai fakti. Beigās visbiežāk tur ir viens vai divi fakti. Ja? Tiešām viena kaut kāda draudzene tā kā ieķiķināja tā, un tu aizvēnesi viena, skaidrs, no tevis neko citu jau nevar sagaidīt. Šis tiešām ir nejauki, un tas ir fakts, es pierakstu. Par pārējiem cilvēkiem, kas man ir svarīgi. Ja es sāku domāt, es maz nezinu, vai es zinu, ka viņi domā par mani labas lietas. Un kad es to uz papīra ieraugu, tā realitāte, un tas nav vienkārši vingrinājums, tā realitāte tā kā viņa paliek tāda, es teiktu, trīsdimensionāla, ja, vai četrdimensionāla. Un mēs varam tad padomāt, tas, ko es sasteigti domāju, ka visi domā, ka esmu lose. Bet ja es tagad mierīgi apsēžos un es redzu tos faktus par un pret, kas būtu tāda korektāka doma par tiem cilvēkiem? Ka varbūt 2 cilvēki no maniem paziņām tā domā. Pārējie pret mani izturās un nemaz nenosauda mani par to, ka es esmu viena pati. Un ja es domāju šo akurātāko domu, mana trauksme, mans kauns samazinās. Tas ir ļoti svarīgi. Kas vēl ir būtiski? Kauns bieži vien ir tāds, ka viņš, lai mēs sajustu, ka citi cilvēki mūs nenosoda, ja, ar vienu reizi, ka mums kāds pateiks, ka es tevi nenosodu, bieži vien nepietiek. Ja, mums ir patiesībā jāpiedzīvo daudz pozitīvas sociālas situācijas, kur mēs piedzīvojam, ka
hei, nu neviens uz mani neskatās un pirkstu nerāda. Tāpēc es visbiežāk tomēr iedrošinu iet uz to teātri vai kino vienai pašai un tiešām paskatīties, cik daudz, kas ir mana prognoze. Visi atskatīsies. Nu labi, ne visi, 100 cilvēki no 200 paskatīsies un tā saviepstās sejas tā. Varbūt kāds arī pateiks sejā man kaut ko. Kas ir mana prognoze un kas ir tā realitāte? Un atkal, ir svarīgi fiksēt uz tā papīra. Mēs visu aizmirstam, ko mēs tur domājam, kas tur mums iešāvas prātā. Un tad es aizju uz to teātru un skatos, ka man ir bijušas situācijas, kur cilvēki ir ļoti vīlušies, jo neviens nepaskatījās. Un arī, ja paskatījās ar tādu neitrālu seju, vienkārši tā kā skatās, kur ir tā maizīte, vai jūs esat pēdējā rindā pēc kūciņām, ja, tajā pauzītē starp cēlieniem. Un tā terapija ar realitāti viņa arī ir ļoti svarīga, ka mēs tiešām ejam un piedzīvojam daudz un dažādas situācijas un pārsvarā mēs jutīsim, ka hei, tas, kas manā galvā ir baigais pārspēlējums. Bet, lai tais kauns mazinātos, mums vajag daudz tās situācijas. Tur nepietiek ar vienu tādu eksperimentiņu, ja? Tā kā es teiktu, jāpērk tas abonements, vienalga, vai jums tur opera patīk, vai kino, vai varbūt kādas tādas mazās performansītes, ja? Un vai iet uz pludmali arī, ja, vienai pašai, tūlīt pludmalas sezona būs. Tur, protams, ka varbūt citas domas ne tikai par vientulību, ja, bet arī ir vērts viņas pārbaudīt. Un tas, ko es teicu, latviešu valodā ir iztulkots vairākas brīnišķīgas grāmatas ar līdzjūtības pret sevi visādiem vingrinājumiem, piemēram, Kristīnas Nefas. Viņa ir tāds viens no galvenajiem stūrakmeņiem, kas to pēta, kas to praktizē, kas to popularizē jau 20 gadus. Un Kristofers Germers grāmatu nosaukumi ir ļoti līdzīgi, tā kā nenosodi sevi un nepārmet sev ar blakus šiem te nosaukumiem, bet Kristīnai Nefai patiesībā ir iztulkot. Es vēl pati nepaspēju izlasīt, bet es nopirku, man stāv plauktā, vajag izlasīt, spēcīgā līdzjūtība priekš sievietēm. Jo viņa arī ir pamanījis, ka sievietes ir ļoti negantas komunikācijā pašas ar sevi. Jā, tā kā var ieskatīties šajās grāmatās, gūt no tur iedvesmu, ja? Protams, ka vienmēr ir iespēja doties arī pie psihologa, pie psihoterapeita un mēģināt tādā profesionālā veidā, ne tikai pašpalīdzības veidā, strādāt ar šiem jautājumiem, ja viņi ir, varbūt jau kaut kādā ziņā paralizējuši gadiem. Tas droši vien ir stāsts par pašapziņas audzēšanu. Jā, un bieži vien tā pašapziņa tiešām ir jāaudzē no tādas mazas lapiņas, ja, kas tur tāda apsnigusi, tur tāda ar akmeni piespiesta, ja, bet ar gādīgām rokām, ar neatlaidību, kā mēs zinām, viss kaut kas dārzā izaug. Un tad visbeidzot, kā uzliekot tādu punktiņu zīves, tev gribēju lūgt, lai tu pasaki, kas tavuprāt ir pats svarīgākais, kas jāiemācās vai jāsaprot sievietei, kurai nav attiecība un sabiedrībā par to ir nērti? Ka daļa no šīs stāsta iespējams ir pagātne, kur varbūt kāds arī pateica kaut ko nejauko, bet šobrīd iespējams tā dzīve ir pilnīgi savādāka un apkārt ir jauki cilvēki. Un jautājums, kā es pati ar sevi runāju, ka tomēr ir ļoti svarīgi apskatīties, ko es sev saku. Un ja es ar sevi arī esmu jauka, man arī ir vieglāk veidot tādas veselīgākas attiecības. Un ja kāds cilvēks pret mani nejauki izturās, man arī vieglāk to robežu uzlikt. Ja? Tā kā tas palīdz man gan veidot labas attiecības, gan arī tā kā nogriezt vai ierobežot tās attiecības, kas mani sāpina. Tāpēc es domāju, ka tā sevis stiprināšana no iekšpuses ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Raidījumu ciklu Sieviete pārmaiņu laikmetā izaicinājumi un iespējas finansiāli atbalsta Mediju atbalsta fonds. Vairāk aizraujošu raidījumu par aktuālām tēmām klausies santa.lv un lasi žurnālā Ieva.